Mans stāsts ir, tad, attiecīgi, es nostrādāju investīciju bankā kādus gadus 5-6, izgāju cauri arī tur periodam, kad bija globālā finanšu krīze, kad tur pa lielam investīciju bankā bija tā, ka mēs tur, atnāk kāds uzņēmums, akcionārs, kurš grib pārdot, mēs tur jādavai taisīsim procesu, tur zvana augšā kādam, tur vienkārši tāds pārdot, pirkt, ko, tur, nekas nenotika, tur dažus gadus tā kā pēc finanšu krīzes. Bišķiņi atkopās, bet tad jau es aizbraucu mācīties. Es gribēju maģistratūru mācīties, un es gribēju vai nu tur top skolā, vai nemācīt, ārzemēs. Un tad es par laimi tiku iekšā vienā no top skolām, un es aizbraucu mācīties uz Singapūru un uz Parīzi, kur es nomācījos MBA un dabūju tā kā vēl papildus kaut kādu, pirmkārt jau izpratni par dzīvi, bet arī kaut kādu tādu arī zināšanas. Top lieta, ko tu atceries? Ko tu varētu man pateikt? Ko tu iegūti no MBA? Vai tas nāk prātā? Ko top lieta? Cilvēki, viennozīmīgi. Tagad, kad tu ieej tur skolā, tev stāsta, vienīgais, ko tur dariet, tā kā tur pavadiet laiku, tev liekas, kāds tur bullshits, tur, nezinu, ko es ar tiem cilvēkiem darīšu. Bet, protams, tagad 10 gadus apkārt skatoties cilvēki tur tā nekas cits, viss tas tīkls, networks ar cilvēkiem, kas ir tur milzīgs. Skaties, mūsu klasē bija MBA, man bija kaut kāda tur pieredze ar internacionālu vidi. Strādājām, tur, pārdevām uzņēmumus, tur brauc tur cilvēki no Japānas, tur skatījās, un kaut kāds tur bija exposures, bet ne milzīgs. Es aizbraucu Insēdu, tā skola. Man klasē 500 cilvēki, 80 nacionalitātes. 80. Tas tā kā visa pasaule. Tā kā visi tur klausies, tur, pirmie mēneši tev paiet tā, šitas ir arī dzīvē. Šis vēl notiek pasaulē, un tas bija baigais tāds pavēra to skatu uz pasauli. Global, ne, pasauli. Jā, un tad beigās, tu tur daudz laika pavadi ar to visu, un mēs arī apzināti ļoti daudz networkoju, kas palēm nozīmē tusē, vai ceļojām, un pavadījām visādi tur laiku, un tad caur to iepazīst pasauli, un tad pēc skolas, es teiktu, lielākais, ko es paņēmu noteikti cilvēki, bet arī palika tas, ka tu saproti, ka tā pasaule ir maziņa, un visu robežu tā pazūd. Tur, tā kā liekas, nezinu, tur kur no Mintas arī mums bija jābrauc tur uz Poliju vai jābrauc Brazīliju. Tas pats, vienkārši garāks ceļojums, garāks lidojums, bet nekas jau tur baigi atšķirīgs nav. Tā bija ļoti, ļoti vērtīga pieredze, noteikti. Tas arī vajag, ka latviešu uzņēmumu vairāk, mēs iet uz āru, nebaidīties, tur vienkārši jāmauc. Bet kas notika pēc skolas, kas tad? Vienkārši interesants brīdis, kad sākās Mintas un kā viņš par sākās? Mintas sākās, attiecīgi, pabeidzu skolu 2013. gada beigās, un tad man tā sākotnējā ideja vispār bija ar skolu, ka es palikšu strādāt ārzemēs. Un atdošu visu parādus skolas, jo es visu tā kā pats studiju kredītus tur ņēmu. Man bija... Par to MBA tu domā? Jā, man kopā bija pēc skolas kaut kāds 120,000 eiro kredīts un nulle ienākumi. Mēram tāda bija man tā situācija. Un es domāju, es atdošu tā kā visus kredītus un tad sākšu kaut ko pats, jo es dziļi sirdī esmu domājis, ka es gribu kaut ko pats jau tur. Sen darīju droši no pašas bērnu kājas, jo man vecāki bija tādi padomju laiku uzņēmēji. Un es īstenībā nekādu darbu tieši skolas laikā tur pēdējos mēnešos baigi strādāt uz darbu, dabūšanas nedabūju. Un tad tas man arī tā kā iedeva tādu pauzi, es paņēmu vispār pauzi no visas tās skolas, no visas tā bāze apkārt, kas tur noteikti tā kā no visa. Es domāju, īstenībā tur es negribu tur baigi iet tur vergot kaut kādās konsultāciju kompānijās, tur katru rītu tur Londonā, tur metro braukt uz tur darbu un jādara kaut kas pašam. Un tā soli pa solim, pirmā man ideja bija uztaisīt naivi, bet riska kapitāla fondu, kurš investē startupos. Es domāju, man ir finanšu pieredzes, tur tā kā, tehnoloģijas interesē, varētu uztaisīt Baltijā. Ātri sapratu, ka nav pietiekami daudz ideju, bet tas mani tā kā deva tādu izēju uz to, ka es redzēju, ka ir daudz uzņēmumu, kas tiek veidojās. Tajā laikā 2014. gads daudzi, īsumā šodien milzīgi uzņēmumi ir izveidojušies. Es atceros, ka Bolts, kas tajā brīdī bija Taxify, veidojās. Transferwise, Wise tagad no Igaunijas, Revoluts. Tur bija tāds Eiropā, jo īpaši tāds, varētu būt bišķiņas prātīgs tehnoloģija.
Un tu saprati, īstenībā, ja nav iespējas, kur investēt, tur no riska kapitāla jātais pašam. Un tā kaut kur izlasīju, es jau tādu laiciņu tur liku, tur tādu listītu lietām, ko varētu darīt. Un tad es vienu dienu izlasīju par to sākotnējo ideju, kas bija Mintos. Kāds ir izlasījis par sākotnējo ideju Mintos? Bija tāds, vēl joprojām ir tāds TechCrunch, kur ir visas tehnoloģiju uzņēmumu ziņas. Un es to visu laiku vienkārši lasīju, jo es domāju no tā riska kapitāla kontekstu, kas notiek pasaulē. Tur es izlasīju vienu uzņēmumu, kas darīja kaut ko līdzīgu, ko Mintos sākumā darīja Lielbritānijā. Un tad es sāku vairāk pētīt, un tā, klik, vai make sense. Un aprīļa, man īstenībā vēl saglabās tas raksts, ir 11. aprīļa vakarā 7. es viņu izlasīju. Un tad kaut kad mājā mēs jau nodibinājām uzņēmumu, un jūnijā jau sākām maukt, un janvārī 2015. gadā palaidām. Un cik ilgi bija vajadzīgi līdz pirmajiem kaut kādiem ienākumiem tam uzņēmumam? Diezgan ātri. Tur bija tas, ka es biju tādā veiksmīgā un labā situācijā, ka es spēju piesaistīt kapitālu pirms vispār mēs sākām. Līdz ar to mēs varējām uzreiz ātri tur dabūt cilvēkus. Mēs uzreiz sākām jau būvēt produktu, un mēs tos pirmos ienākumus jau sākām tur ģenerēt principā no pirmās dienas. Interesanti.